Nu, ko maiņā ienācies busiņš. Klients samainīja pret jaunāku. Tad ir šis palicies ar bišķi lielāku nobraukumu. 4,450, 4. gada, 2,5, T5, dīzelīts, jā, nobraukums 408. 6-vietīgs, aizmugurē ar milzīgu ietilpīgu vietu un stiklu. Tāds īstenībā tāds neikdienišķa versijas kombinācija. Priekšā ir ādas beņķi. Nu, priekš kādu uzņēmumu vai kāds, kurš tā kā strādā un kuram vajag aizvest kādreiz arī savus darbiniekus un pie reizes arī pielādēt pilnu ar instrumentiem aizmuguri, un tas viss tev neienāk salonā kādā brīdī. Ļoti labs variants. Es tev teikšu, ko tas, kas viņu pirka, pirmais īpašnieks, labu lietu izdarīja, ka nopirka kādas beņķus priekšā, ja viņi ir ērtāki par parastiem. Viņi forši, un rekur arī pēc tiem gadiem pasies, cik viņi ir labi saglabājušies. Ne, viņi ir ļoti parasti šīm darba mašīnām tie beņķi ir diezgan briesmīgā stāvoklī. Bet salīdzina ar pasažieru, nu tie ir tādi priekšā svaigums. Un kas vēl labi, ja sirdī tev otra mašīna ir BMW, tad tev ir arī BMW diski. Tā kā tu brauc ar tādu, es teiktu, jau modernu hibrīdu auto. Tev ir Volkswagens ar BMW sajūtiņām. Ko tas nozīmē, nav nejausmas. Groeni visi. Ir reliģi, uz jumta var likt garos priekšmetus un vienot klāt. Jep. Un hankuku, vasaras riepas labus, kas jau vien kaut ko maksā.